Iegoram kamerā. Tas taču kamerā. Kur? Pārdošanā? Nē, nu, cik? Nu, jā, ok. Man šķiet, viņš priecā. Nepiekas. Labi, šā. Nu, var mēģināt nolikt sānus, un tad viņa tā, bet, nu, ok. Varbūt viņi tur jau ir saplīsis. Tas būs lielākais prikals, īstenībā, jo viņi būs saplīsusies. Būtu braukt vērši visu mašīnu, pēc Martīnijas, tas maržas. Un mēs konkrēti ar Budošu aizbraucam, bet kaut kādā grāvī iebraucam. Divi dibeni strādā. Es viņam uzdāvināšu skalpeli. Man tagad pats pēdējais. Budekam netaisās aizmugurvadā, ja viņš nav nosalbojas. Mašīnai. Sapsīt. Vienāk, mēs pavadar nebās pēc edīgi, man šito tur. Un pēc tam tā kompozīcija uz vietas, ja? Ok, dāj. Viņš spolēta. Uzem pēc pēc minūtēs. Nē, bet tas ir vēl vienkārši kasti, kur ir vienkārši liela kasti, lai būtu kā paliks formā. Varbūt izstātē. Kaut ko gribēja teikt, Laurī? Jā, Egils, diemžēl, tev neko negrib novēlēt. Jā, nu viņš novēlēt, viņš kautrējās. Es esmu tev sarūpējis dāvanu. Un ne tikai dāvanu, mēs arī novēlam tev atpakot, nu, ja tu to varēsi. Un audzēt lielu, to, ka visi vīrieši audzē lielu, labu veselību, naudas, lai bērni mēs vairāk nopelnīt. Un tagad Egils grib kaut ko novēlēt. Tad pavisam vienkārši, ja? Nu, jā. To lielu uzaudzēs, tad arī trenē, viņi neaizmirst trenē. Ak, Dievs, kā to var izdarīt? Laurīs, teikšu viņš. Es pievienojos.